Jā, paldies. Es jautāšu stabilitātes pārstāvjiem Kuzmiņa kungam. Šādu bukletu iedevu jūsu pārstāv pie brīvības pieminekļa. Šajā bukletā ir Kremļa naratīvi. Tur ir aicinājums izstāties no Eiropas Savienības. Un attēlots arī ir Viktors Orbāns, kurš ir bloķējis pusi no lēmumiem Eiropas Savienībā Ukrainas atbalstam. Sakiet, kādas intereses jūs Eiropā aizstāvēsiet, Latvijas vai Krievijas? Pirmkārt, paldies par jautājumu. Liels prieks, ka paņemat mūsu bukletiņu līdzi. Es redzu, ka jums patika gan formāts, gan noformējums. Viennozīmīgi mēs aizstāvēsim Latvijas intereses, un Viktors Orbāns tajā vieta ir kā labs piemērs, kā var cīnīties par savas valsts interesēm. Ungārija ir vislētākā degviela Eiropas Savienībā, Ungārija ir viszemākie komunāla maksājumi Eiropas Savienībā. Dēļ tā, manuprāt, tas ir stiprs līderis. Varbūt mums nevajag kopot viņu, bet tas stils, kā viņš sasniegs savus mērķus, rada. Paldies, saņēmāt atbildi? Es domāju, ka šis buklets ir laba atbilde tam, kāpēc mums visiem jāiet uz vēlēšanām. Paldies. Zanakas kopijas vai